savas dzīves autori. Kvantu lēciens, savas dzīves autors. Ja līdz šim bijāt autopilotā un tagad saprotiet sevi, vai kā es citreiz saku, instrukciju cilvēkam, instrukciju sev, mums jau neviens viņu nav uzrakstījis. Mēs paši viņu tagad to rakstām, izprotam, meklējam. Kad mēs mainām paši savu apziņu no autopilota scenārijus, ar puķi esam tikuši galā, tad mēs sākam paši tā kā pie savas stūras sēdēt, savu likteni vadīt. Un tas ir kvantu lēciens. Nevis jūs kādam blakus pie stūras sēžat, jūs kādam blakus sēžat, bet jūs pats jau sēžat pie stūra. Ja Titaniks tam skrēja iekšā, neko nevarēja pagriezt, tad tagad lēnām ar apzināšanos, ar to, ko mēs kopā izrunājam, ar atpazīšanu puķi, ar atpazīšanu scenāriju, sāk par to interesēties, mēs jau to Titaniku jau virzam, stūri mūsu rokās, liktenis mūsu rokās, mēs jau sākam to kvantu lēcienu izdarīt. Un tā pa druskam, sākumā tur 5%, 10%, 50%, un tad jau var just, ka jau ir pagriezies uz citu ceļu. Apziņa ir mainīta no tāda upuras ir, es neko nevaru izdarīt, vai agresors, viņi visi tur tādi, visi šitādi, es viņam tur parādīšu, vai glābēs, es visiem palīdzēšu, un tad būs labi. No tā drāmas trīsstūra, kad man var iziet ar to pieaugušo iekšējo, ar to apzinātību, ar to saprašanu, ka viss atkarīgs no mums pašiem. Kā es sevi jūtu, kāds es esmu, kāda es esmu, vai es esmu bezspēcīga, nevarīga kaut ko ietekmēt savā dzīvē, vai tomēr ar savām domām, ar savu izpratni, ar pasaules redzējumu, es esmu ok, un pasauli ir ok. Nu jā, kādi viņi ir, tādi viņi ir, bet tie ir fakti, kas jau ir notikušies, tos mēs nevaram izmainīt, jo šodien tur nokrīt tas betons uz galvas, viņš jau ir tas ir fakts, tas ir ok, viņš jau ir noticis. Ko es varu darīt, lai nākošais tā nenotiktu? Tas ir cits jautājums. Un tad sākam domāt, ko mēs varam savā dzīvē mainīt, ko mēs varam ietekmēt, lai būtu tā dzīve tāda, kāda viņa ir. Un tas ir tas apzinātais iekšējais pieaugušais, kopā ar atbalstošo mūsu, kad mēs sevi atbalstam, mēs sevi pieņemam, lai kas ir dzīvē bijis, tie tikai pliki fakti, bez psiholoģiskā uzslāņojuma, un arī uz citiem mēs tā varam skatīties, un tad ir dzīve vieglāk, patīkamāk. Sajūtiet, kā tas būtu, ja jūs sevi nekritizētu, nebremzētu, ja jūs cits nekritizētu, nebremzētu, ieklausīties savā sajūtās, ko es katrā brīdī gribu, ko es varu darīt, vai man ir resursi, lai to izdarītu, vai es varu kaut ko apmācīties, pamācīties. Mani sauc Inta Valkovska, esmu personīgās izaugsmes apzinātības trenere. Es arī mainīju savu profesiju. Pirmā mana profesija felšers laborants, man bērni slimoja. Es gāju meklēt, ko darīt, lai bērni neslimo. Šeit jau 28 gadus es pētu un ar vien dziļāk, un tagad es dalos ar jums, ko es zinu, ja jums tas interesē, laipni aicināt. Ja kādreiz man bija sajūta, kā vāver riteni atkal tas pats, tie ar vīrs sastrīdās, tad atkal labi, atkal sastrīdās, atkal labi, nu kas tas ir? Sāk izzināt, kas tas ir, izrādāt. Tie scenāriji, ja priecāsies miesīs, ko mamma kādreiz man teica, pēc tam būs jāraud, nu te šeit tas ir, ar vīri ir labi, nu pēc tam ir jāraud, pēc tam ir kašķis, te ir scenārijs, tā viņš zem apziņā strādā. Ticam vai neticam, ka sāksiet to novērot sevī, tad jūs arī piekritīsiet. Es jau 5 gadus esmu novērojis, analizējis sevi, un es esmu dzīvā apmierināka. 100 reiz vairāk, kā kādreiz es biju. Kaut gan man likās, ka arī tad es biju laimīgs cilvēks. Tagad tas ir pavisam savādāk. Un man devīze ir meklēt vēl dziļāk instrukciju, kā būt savas dzīves autoram. Tas nozīmē, ka es saprotu, kur mans fokus, tur man enerģija, kā es interpretēju kādu faktu. Man ir arī meistarklase, man likteņa stūri, kur es aprakstu tos 8 visus galvenos tādus elementus, no kāds atkarīgs. Domas ietekmē emocijas, emocijas ietekmē sajūtas, sajūtas ietekmē rīcību, rīcība ietekmē atkal rezultātu, rezultāts atkal ietekmē emocijas, un tā pa apli vairāks tur iet. Un tā es trenējos būt savas dzīves autoru, arvien vairāk apzināties, arvien vairāk. Sāku es lasīt Ekhart Tollu šeit un tagad, kā tas būtu, sākumā likas, kas tas tāds vispār ir. Bet ja ir nodoms, tad mēs esam savas dzīves autori, mums ir fokus, mēs zinām, kur mēs ejam, jā, puķiši tur izlien, pašņāts, bet mēs turpinām iepazīties, ejam, klausam sevi, savām sajūtām un sekojam tā. Tātad es izvēlos, ja jums tas interesē arī, būt savas dzīves autoram, ņemt stūri savā rokās, savu likteņu stūri un apzināti dzīvot šai dzīvē, ik mirkli būt apzinātībā, priekā, laimē, apmierinātībā. Ja rodas kāds šķērslis, ko mēs parasti saucam problēmu, pārvēršam to uzdevumā, kas man jādara, lai es šo šķērsli pārkāptu. Un tā, tikai ar katru šķērsli mēs augam ar vien lielāku meistaru, kļūstam zinošāku, kad varam iedalīties ar citiem. Abonē kanālu vai zem video ir saites, uz klubu un tiekamies. Kā jau tādās Ziemassvētku noskaņās, mūsu burunūjiņi mums pašiem rokās, galvā, sajūtās. Brīnums taisām, mēs paši, savas dzīves autori.